Tā priecīgā diena šodien, protams, bet es vēl kaut kur īsti pirms nāves, vēl 2 nedēļu iepriekš sarunājies, viņus daudz pārunājam. Zinu, ka šodien ir tā visai priecīgi. Sirdīs skums, protams, ka tūs cilvēks aizgājis, tas nav priecīgs nevienam. Bet gribēju vienu lietu, tas kā es iedrošināt un savu veidā iepriecināt katru. Jo dzīve jau ir ne tikai viena to, ka mēs dzīvojam šeit, bet viņu jau turpinājums ir. Un tagad es varētu apgalvot savā veidā. Dievs ir tas, kas mūs mīl. Un viņš negrib redzēt mūs salauzt dzīvē. Un tas, kas notiekas pie mums, to mēs izdarām paši. Kadreiz mēs ātrāk aiziet no šīs dzīves, un kadreiz mēs aiziet vēlāk. Bet tas nav tas svarīgākais. Svarīgākais, kāda mūsu dzīve būs tālāk. Un es varu iedrošināt tik katru, kas varbūt to nav dzirdējis iepriekš. Ar Lindas domā, ka viņai ir kārtībā. Viņa nav mocībās. Varbūt mocības ir vairāk šeit ir šīs zemes, bet tas vairāk tur nav. Jo Dievs teica, ka viņš tā iemīlē šo pasauli, lai katrs, kas tic viņam, Jēzum Kristum, lai viņš iemantot dzīvību. Un tur nav teiks, ka cik tu ej baznīcā, cik tu varbūt kaut kāds rituāls veids, bet jautājums ir par ticību. Viņa ticēs, es ļoti daudz pārnēju viņas. Un šodien varbūt ir tā skumīgāk ir, kad mēs atvadamies no viņas šeit beidzamā gājienā. Bet mēs ir cerība un zināšana to, ka viņa ir tur, un mēs kādreiz arī būsim. Un svarīgi, ka mēs būs viens kopā. Tamdēļ es kaut gan šeit bēdīgā brīdī iepriecināt, ka tas vēl nav viss. Bet patiesam jums katram ir tāds stiprums šodien, šai momentā, kad mēs atvadamies. Tāpēc paldies visiem, kas atnākus, kas sirdī tuvu, kas gribēja savu beidzamo dzīves gājumu parādīt, savu mīlestību cieņu pret viņus. Paldies visiem! Lūdzu!